Ezerkauliņu Otto burkāni lekni izauguši. Dodamies ciemos! Nu, sveiks, Ezerkauliņu Otto! Čau, Baiba! Kāds tu izskaties? Burkānu saēdies droši vien. Protams. Garš izaudzis. Paskaties, cik slaidi, cik skaisti. Burkāni. Kā tādus vispār var dabūt tik smuks? Tas sākās jau iepriekšējā gadā, kad izvēlamies lauku, kurā mēs viņus sēsim. Katru gadu vienā un te pašā nedrīkst. Mums ir 7 gadu lauka cikla maiņa. Tādējādi mēs nodrošinām to, ka 7 gadus vairāk tajā laukā mēs nesējam burkānus. Mana māma kopā ar savu brāli pirms 28 gadiem aizsāka šo lielisko dārzeņu audzēšanu. Un tad tagad tā vairāk vai mazāk tiek nodota jau manās rokās. Tiek izvēlēts lauks, tiek iesēts, tiek kopts, pēc tam novākts, nomazgāts, safasēts, pārdot. Cik pats tu daudz burkānus apēdi pa sezonu? Bail skaitīt. Ar šiem kombainiem tikai burkānus vāc? Šis kombains šobrīd tiek paredzēts tikai burkānu vākšanai šajā sezonā, bet mums ir arī otrs kombains, un ar to mēs vācam šobrīd tieši paralēli bietes, kas ir paredzēts priekš svaigā patēriņa. Bet tāda vairāk burkāns? Jūs tā kā audzējat vairāk un vairāk? Jā, katru gadu palielinam nedaudz apjoms, ko audzējam tieši burkānu. Tas nozīmē, ka tomēr cilvēki aizvien vairāk un vairāk tiešām arī ēd. Jā. Bet tas nav tikai burkāniem, tas ir arī sīpoliem, bietēm, pastinakiem. Cilvēki aizvien vairāk piedomā pie veselīga dzīvesveida. Galvenais produkts ir veselie burkāni, bet vēl taču ir visādi burkānu salāti un tā tālāk. Jā, mums arī ir ne tikai burkānu salāti, bet mums arī biešu salāti, dažādi kāpostu salāti. Kopā aptuveni 25 produkti. Savu laiku dubļus brīdu, savu laiku greznojos, Otto, es nāku!